Sveika, Aiva! Es te internetā mēģināju atrast, kas tu esi. Un Mhm. izlobīju, ka tu esi izaugsmes coach, kas palīdz introvertām sievietēm tikt vaļā no iekšējā kritiķa, palielināt pašpārliecinātību un stiprināt iekšējo mieru. Es pareizi sapratu. Jā, pilnīgi pareizi. Un kā tu sevi vēl raksturotu, ar ko tu papildinātu šo tekstu? Um, Varbūt pie tā izaugsmes koča vēl pievienotu pārliecības koču, jo izaugsme var būt visdažādākajos veidos, bet tas, uz ko es gribētu fokusēties, ir pārliecība, bet nevis tāda ārēja pārliecība, bet tāda, kas rodas no iekšējā miera un iekšējās stabilitātes sajūtas. Kad varbūt no ārpuses tu izskaties pārliecināts, viss ir ok, dzīve ir it kārtībā, viss labi, bet iekšēji tev ir tāds nemieris un trauksme, un tev ir sajūta, ka tu neesi pietiekams vai pietiekama, un tad tas ir tas jautājums, ar ko es kā koču strādāju un palīdzu dabūt tādu patiesu un stabilu pārliecības sajūtu. Okay, tā tad varbūt arī gadījums, kā ārēji viss ir kārtībā, tikai jāstrādā iekšēji. Jā, nu, parasti jau kaut kas, ja kaut kas nav kārtībā iekšēji, tad arī ārēji tur ir kaut kādas mazliet šūpošanās. Bet dažkārt ir tā, ka ārēji viss izskatās labi, bet tikai tāpēc, ka iekšā tur notiek kāds multitaskings un viss ir tik traki vienā steigā no tām iekšējām emocijām, lai ārā visu paspētu, lai to fasādi uztaisītu, bet iekšā tur ir neforša sajūta. Tā kā, ja tu esi mājā, un tā māja, kas esi tu pats, ka tu sevī pašā, savā mājā nejūties labi. Bet no Jā. ārpuses varbūt izstāsta skaisti. Bet iekšpusē tev ir tāds ūķis un nesmukas sienas un ir jānomaina aizskari, bet no ārpuses viss ir labi, bet iekšā nav forši. Okay. Tas bija ļoti, ļoti interesants tāds apzīmējums par iekšējo ūķi un aizkariem, kas jānomaina. Tev tā noteikti nav, bet varbūt tu vari mēģināt raksturot to savu iekšējo pasauli, noliekot malā to coachingu. Ok, nu, manuprāt, man liekas, tas, kāpēc es esmu coach, varbūt arī pastāsta par to manu ceļu līdz tai pārliecībai, jo varbūt arī sākumā tā mana iekšējā pasaule un iekšējā māja varbūt bija tāda ļoti maza būdiņa. No ārpuses viņa izskatījās diezgan ok, tāda moderna un tā, bet iekšēji es nejūtos pārliecināti. Tāpēc tas, kāpēc es tagad esmu coach, ir tas, ka es vēlos citām pārsvarā sievietēm, jo pārsvarā strādāju ar sievietēm, bet arī vīriešiem iedot to patieso sajūtu, ka ar mani viss ir kārtībā, viss ir super, un ka es varu darīt foršas lietas, un es varu darīt to, kas man patīk. Tāpēc tas arī tas, no kā tagad sastāv tā mana iekšējā māja vai sajūta. Un pēdējā laikā varbūt esmu pat vēl vairāk sākusi komunicēt ar cilvēkiem, satikties ar cilvēkiem. Un tas, kā manam iepriekšējam introvertam, dažkārt man liekas dīvaini, jo tas taču neesmu tas, kas esmu es. Bet, ja tu jūties ērti sevī, tad ir daudz drošāk arī socializēties. Tu teici, ka tu iepriekš biji introverta. Kā tas izpaudās? Nu, tas izpaudās tā, ka līdz, man liekas, augstskolas beigām, visvairāk vidusskolā, bet arī augstskolas pirmajos gados, man īsti nebija viegli socializēties. Es mācījos labi, viss bija labi skolotājiem, es patiku, jo es biju klusa un mierīga un netaisīju nekādu trobeli klasē. Bet kāpēc es varbūt nerādīju tā sevi uz āru, jo man bija bail, vai es neuzdrošinājos, vai man likās, ka es pat nezinu, kā to izdarīt. Un varbūt bija tā sajūta, ka man īsti nav tuvu draugu un draudzeņu, ar ko dalīties savā sajūtās. Un tas, laikam, tās galvenās pazīmes. Un tas par to ārējo fasādi, tā kā man bija labas atzīmes, es biju kārtīgs bērns, visu darīju labi, tā kā no ārpuses izstāsta, ar tevi viss ir kārtībā, bet tas nenozīmē, ka iekšpusē tu jūties labi pats ar sevi. Tā kā tas bija tāds mana iekšējā sajūta pirms kaut kādiem 4 gadiem, un tā sajūta ir mainījusies kaut kādus pēdējos 3 apmēram gadus. Super. Un, ja tu tagad apstītos uz sevi šajā brīdī,
kad tev viss tā māja ir sakārtot, kas ir tā viena lieta, ko tu gribētu pateikt klausītājiem, kas viņiem par tevi būtu jāzina? Tas, ka mana misija un tā sajūta, ko es gribu dot, ir radīt telpu un vietu patiesām un autentiskām sarunām gan ar sevi, gan ar citiem. Tas būtu tāds tā kā mans sauklis vai misija, un ne tikai darbā un coachingā, bet arī dzīvē kopumā vienkārši radīt to foršo vidi, kad cilvēki var patiesi sarunāties par varbūt tādām dziļākām tēmām, par kurām ikdienā it kā liekas tā kā nērti runāt, bet tās varbūt ir tās tēmas, par kurām tieši vajadzētu runāt. Un varbūt tādas dziļākas, lielākas tēmas, nevis par to, ko tu šodien ēdi vai kā tev patīk ziema, bet kaut kas tiešām tāds patiesāks. Jā. Un kas ir visizaicinošākais šajā procesā radīt to telpu patiesām sarunām? Laikam es teiktu, tiem cilvēkiem pašiem saprast, ka viņi grib to telpu, jo man liekas, ir ļoti, ļoti pierasts dzīvot tādā varbūt seklākā gultnē, kad tev reāli nav laika tādām sarunām, jo dzīve rit tik strauji. Tev varbūt nav arī tik tuvu draugu, ar ko tā runāt, un tu nejūties ērti runāt par tādām tēmām. Lai gan tev skaitās tavi labākie draugi, bet jūs vienkārši neesat kaut kā sākuši runāt par tām tēmām, tāpēc tā pēkšņi sāk liekas grūti. Tāpēc tā vide, man liekas, ir tas, kas varbūt mazliet piebremzē, un plusā vēl tā visa latvieša mentalitāte, kad viss jau ir normāli, mēs esam mierīgi, pelēki un nekur neizceļamies, bet tādas sarunas varbūt prasa papildus atklāšanos un tādu patiesu sajūtu, ka tiešām es pasaku, ko es īstenībā domāju un jūtu. Un tad vēl dažkārt ir tā, ka mēs nemaz neesam pamanījuši, ka mēs kaut kā jūtamies vai nejūtamies labi vai slikti. Jo viss aiziet tādā autopilotā, ka tu nemaz nepamanī, ka varbūt man vajadzēja apstāties un padomāt, kas tad ir tas, ko es gribu tālāk. Jā, patiesas sarunas, es piekrītu, tas ir visvērtīgākās, visdziļākās, pēc viņām nāk vislielākās, visgudrākās atklāsmes. Interesanti bija, ka tu teici, ka visizaicinošākais ir likt saprast, ka tie cilvēki grib to telpu. Kā tu to domāji? Man tā sajūta ir tāda, ka vienkārši ir pierasts būt tādā ikdienas vidē, kur tai telpai nav vietas, un tam arī fiziski nav laika. Labi, nav laika, tas ir tāds stiepjams jēdziens, tu atradīsi laiku, ja tev viņu tiešām vajadzēs, bet tas noteikti nav prioritāšu sarakstā, un varbūt pat ir mazliet aizmirsies, kā tas ir un kāds ir tas iegūms no tā, jo pirmā sajūta, ka tas prasīs pūles, atklāšanos, tas prasīs varbūt asaras vai emocijas, un tad ja vispār sanāk par to iedomāties, tad iedomāties sanāk no tās negatīvās, no tās varbūt zaudējumu vai ieguldījumu puses, nevis no tā, ko es varu no tā iegūt. Tāpēc varbūt tas tā nesanāk tik dabiski un viegli un tik bieži. Jā, par to telpu es piekrītu, un ļoti svarīgi ir, lai tā telpa ir droša vide, jo jebkurā telpā es arī negribētu atklāties. Tas arī ir fakts. Un es saprotu, tu to drošo vidi radi, vai ne? Manuprāt, coachingā tas ir viens no pienākumiem vai darba apraksta. Tā kā, ja tu esi coach, tad tev ir jāmāk radīt tā drošā vide priekš cilvēkiem. Jā. Un kāds bija tavs ceļš līdz coachingam? Kas notika tev tavā prātā, kad tu izlēmi, es iešu mācītos coachingu un būšu coach? Tas stāsts vispār nesākās ar coachingu. Tas coachings bija tikai tāds blakus produkts, bet tā ideja un tā sajūta sākās tieši ar to domu, ka es gribu radīt vietu patiesām sarunām ar sevi un ar citiem, jo mēs kopā ar draudzeni uztaisījām tādus 3 sarunu vakarus, kur mēs uzaicinājām kādu paziņu, un tad mēs trietā runājāmies, vai nu pie tējas, vai nu pie vīna, un tās sarunas sanāca tiešām tādas patiesas un dziļas, jo kaut kā tā mana enerģija un tās manas draudzenes enerģija samiksējās tā, ka tas cilvēks, kas atnāca ciemos pie mums,
viņš jutās droši, viņš jutās tā, ka var runāt par arī tādām dziļākām tēmām un tādām, kuras varbūt es necilētu ar svešiniekiem, bet kuras es varu cilāt ar varbūt ne tik tuviem draugiem, bet ja viņi man dod to telpu, kad es jūtos ērti, droši, ka mani ieklausās, ka mani nepārtrauc, ka man nedod padomus, kamēr es vēl neesmu izstāstījis, ko es vispār domāju, tā kā radīt to telpu, kad tevi ieklausās. Un man bija doma, ka mēs varētu tos vakarus turpināt, bet tad draudzene izdomāja, ka viņa stopēs pa Eiropu un uz vairākiem mēnešiem, un tad es paliku viena pati ar to ideju. Un man bija tā sajūta, ka mums bija tik laba tāda sinerģija, kad es varbūt biju vairāk tāds ieinteresēts klausītājs, kuram bija tāds, nu stāsti, es tevī klausos, pastāsti vairāk, kāpēc, un tad tā mana draudzene bija tāda, jūties droši, viss ir mierīgi, viss ir mierpilni, un tad kopā sanāca ļoti labs miks, bet tad bez tā miera kaut kā man pietrūka, un tad es domāju, ka tas, ko es varētu tad pielikt klāt, negluži tās draudzenes vietā, bet, nu, kaut ko vēl klāt, būtu tās coachinga zināšanas un pieredze. Un tas, manuprāt, arī man iedeva kaut kādas papildus lietas, ko es tagad varu izmantot vairāk tieši to zināšanu un pieredzes aspektā. Tā kā tas ir tas, kā es nonācu līdz coachingam. Kurā brīdī tu saprati, ka šī patiesā telpa sarunām, tas ir coachings? Nu, īstenībā es vēl pat neesmu droša, ka tas tā ir. Varbūt coachinga elementus es noteikti iekļautu tādā vidē, un es to redzētu kā vienu no pamatvērtībām tādām sarunām, bet ne tikai, jo, ja tas ir tāds klasiskais coachings, tad es īsti nevaru kā coach izteikt savu viedokli, savas domas. Es nevaru ieteikt klientam neko daudz. Nu, es varu, protams, pateikt tādas pašsaprotamas lietas, vai varbūt, ka cilvēks tiešām skrien ar galvu sienā, nu es pateikšu šitā, varbūt pastamies no citas puses. Bet tā galvenā ideja, ka tu atļauj cilvēkam pilnībā vienam visu saprast un izdomāt, bet tā sarunu telpa, ko es gribētu, būtu, ka tā ir miedarbība, ka gan tas cilvēks iegūst kaut ko no šīs sarunas un uzzina kaut ko par sevi vairāk, gan arī, ka caur šo sarunu es dodu tam cilvēkam iespēju viņam praktizēt klausīšanos. Kad es kaut ko stāstu, vai kāds varbūt cits sarunas dalībnieks kaut ko stāsta un dalās, kad arī ka tā ir iespēja tev arī mācīties uzklausīt citus. Un tas varbūt coachinga atkrīt, jo tu esi tas vienīgais galvenais, uz kuru tiek vērsta uzmanība kā klientu, bet tev īsti netiek dota, nu, tas arī nav mērķis coachingam, bet es gribētu dot arī to sajūtu, ka tu vari pamācīties uzklausīt arī citus tādā patiesā veidā ar patiesu interesi un tādu empātijas sajūtu. Jā. Kā ir apkārtējie, kas viņi atbalsta tevi šajā misijā radīt šo patieso, šo drošo telpu patiesām sarunām? Es domāju, ka jā. Gan tā draudzene, kur bija tā oriģinālā ideja, viņa man tagad arī pasviež visādas citas idejas, ko es varētu darīt, tad ikdienā sanāk runāt un satikties ar diezgan daudz arī citiem coachiem, kas, tā kā, kur mums sakrīt tā vērtība par patiesām sarunām un tādu izaugsmes domāšanu. Tā kā tas ir ļoti noderīgi. Un arī mana iepriekšējā pieredze pārdošanā un tie cilvēki, kas varbūt ir palikuši kontaktos no tās sfēras, tas arī iet diezgan kopā, jo arī pārdošana ir par to, ka tu ieklausies cilvēkos, nevis, ka tu stāsti savu tekstu un gribi kaut ko iesmērēt, bet, ka tu vispirms dzirdi, ko tas cilvēks grib, un tad tu saproti, vai tev ir jēga vispār viņam stāstīt par šo produktu, vai viņš vispār var noderēt. Tā kā tas arī ir atbalstoša vide, pārdošanas vide. Jā, un kas ir tā tava odziņa kā coacham, tā atšķirības zīme, kā tu strādā? Es teiktu, ka tas galvenais, laikam, būtu tās manas vērtības, kas ir viena no tām būtu patiesa zinātkāre, ka man
reāli interesē, un es gribu saprast, kāpēc cilvēks varbūt tā domā vai jūtas vai plāno tā, ka man reāli interesē. Un tā otra lieta būtu tas, ka es gribu savu coachinga praksi veidot tādu, ka tas nav tāds, davai, močiem, sasniedzam savus mērķus ātri, viss būs superīgi, davai. Tas īsti nav mans stils. Es gribu to iedot tādā mierpilnā veidā, ka tev ir iespēja izaugt un iemācīties kaut ko jaunu un pārveidot sevi, bet sev veselīgā veidā. Lai nav tā, ka es tagad gribu kļūt labāks visās iespējamajās jomās, un tad manai nervu sistēmai ir pārslodze, un beigās tur vairāk problēma nekā labuma. Bet, kad tu ej ar maziem soļiem un tādā mierīgā veidā, nepārforsējot, bet tāpatās redzot progresu. Jā, un kas pēc tavas pieredzes ir tas mīts, ko cilvēki domā, kas ir coachings, bet īstenībā tas nav coachings? Visbiežākais, ko esmu pamanījusi, un kas arī ir tiešām vislielākais mīts, ko vien var pateikt, tas arī visbiežākais, ka coachs dod padomus un ka tagad tev palīdzēs sakārtot dzīvi un dzīvot labāk. Tā kā palīdzēs, jā, bet drīzāk tā, ka coachs palīdzēs tev pašam palīdzēt sev. Jo visiem, tā pirmā doma ir, ka tagad mācīs dzīvot, teiks, ko un kā darīt, bet patiesībā drīzāk paprasīs tev pašam, ko tu labāk gribi darīt, un tad strādāsim pie tās tēmas, vairāk, ka tu pats īstenībā atrodi to savu ceļu. Ar ko coachs atšķirās no psihologa, tavuprāt? Parasti, kad es klientiem skaidroju to atšķirību, tad tas galvenais, ko es saku, ir tas, ka psihologs vairāk skatās uz to, kas notika iepriekš un kā mēs varam tagad kaut ko izdarīt, lai tu tagad justos labāk. Un coach ir vairāk tā, ka kur tu gribi nokļūt un kā mēs tagad varam darīt kaut ko, lai tu tur nokļūsti. Tā kā vairāk no tagadnes uz nākotni, tas ir tas galvenais par coachingu. Un vēl tāda viena lieta, ka coachingā tev būs kaut kādi mini uzdevumi, kaut kas, kas tev ir jāizdara arī ārpus sesijām, ja tu gribi to progresu. Bet es pieņemu, ka arī psihologam var būt kaut kādi mājas darbi, ko viņš uzdod klientiem pēc tam izdarīt, pamēģināt. Bet coachingā tas ir tā kā gandrīz vai obligāti. Jā, ok. Un tavās coachinga sesijās kādas pārmaiņas visbiežāk cilvēki piedzīvo, ko tu esi reāli redzējis? Un tas, kas laikam arī mani visvairāk iedvesmo, un kāpēc es izveidoju tagad tieši arī jaunu programmu par pārliecības iegūšanu, tā pārmaiņa no sajūtas, ka es jūtos nedroši un es nezinu, ko teikt, es baidos varbūt uzsākt sarunas ar jauniem cilvēkiem, man ir bail ar kolēģiem parunāt, sākot jaunu darbu. Es domāju, ka mani jau neviens negribēs klausīties, tāpēc negribu nekur uzstāties un nekur iet ārā. No tās sajūtas uz to, ka galvenais ir mēģināt. Es šodien pajautāju kolēģiem kaut ko es nesapratu, nebija tik traki, viss bija kārtībā, mani pat paslavēja. Es eju uz grupas nodarbībām un varbūt nav tur super komfortabli vēl, bet tā kā es eju, es daru. Un esmu sarunājis tikšanās ar draudzenēm, un mēs pavadīsim kopā foršu laiku. Tā kā uz to sajūtu, ka es varu, es esmu pietiekama, un viss ir kārtībā ar mani, un es vairāk sevi uzslavēju, nevis kritizēju. Tā pārmaiņa no man ir bail kaut ko darīt, uz galvenais ir mēģināt, viss būs kārtībā, man sanāks. Ja, un kā tie cilvēki, kuri grib iet pie coacha, kā lai viņi saprot, ka jā, Aiva ir mans īstais coach, man ir jāiet tieši pie Aivas? Es pat nezinu, vai to tā var uzreiz saprast, pirms tiešām tā kā satiekoties un parunājot ar mani, jo parasti pirms sāku strādāt ar kādu klientu, mēs taisam tādu iepazīšanās sarunu, lai saprastu, kas ir tie viņa mērķi, kā es strādāju un vai mēs varam sastrādāties, jo visi noteikti nedara visiem. Varbūt kādam gribas tieši to, davai, bet es to nezinu, vai varu piedāvāt visos gadījumos, bet tas, ko varbūt var nolasīt, ir tas, ka tā būs mazliet tāda
varbūt ne maiga, bet tāda neuzbāzīga pieeja, kad mēs to darīsim tavā tempā, bet tev tāpatās būs mazie mājas darbiņi, bet tie mājas darbiņi nebūs, nu, tā kā, tagad nezinu, sarunā, kad uzstāsies konferencē, kur būs 150 cilvēki, ja tev vispār ir bail runāt publikas priekšā. Bet tas mājas darbs varbūt būs vienkārši mājās, savā drošajā vidē, uzrakstīt vienas minūtes runu un vienkārši mājās papraktizējies to runu teikt galdam. Nu, tā kā kaut kādas mazas lietas. Bet ka tie mājasdarbiņi būs un ka tiem cilvēkiem ir jābūt tai sajūtai, ok, es gribu kaut ko darīt lietas labā. Bet es gribu būt tā mierpilni un tā, ka man tas der. Un tas, laikam, arī būtu tas galvenais. Un ja arī sakrīt dažas no vērtībām, dažas no interesēm, arī super, bet visam noteikti nav jāsakrīt, jo, nu, ir arī forši, kad ir kaut kāds cits skatījums. Jā, un cik ļoti tas rezultāts, ko klients iegūs, ir atkarīgs no viņa paša, un cik no tevis? Nu, man laikam pat gribētu teikt gandrīz vai 100, nu labi, 90% tas ir atkarīgs no paša. Protams, kočam ir jādod kaut kāds rāmis vai kaut kāda struktūra, bet tad ir grūti tos procentus noteikt, jo varbūt kādam cilvēkam vajag vairāk palīdzību vai instruktāžu un kādam vajag mazāk, bet tas salīdzinājums, piemēram, būtu, kad, nu, tu atnāc uz sporta zāli, ja tu, piemēram, gribi tagad iegūt pārliecību. Tu atnāc uz sporta zāli, tu redzi visu kaut kādas hanteles, visu kaut kādus trenažierus, un tev nav ne jausmas, ar ko sākt. Tu esi tik apjucis, un tev ir tāds, nu labi, es iešu mājās, neviens man nepalīdz vispār, es nezinu, kā šito, uz kuru pusi viņu cilāt, un tu aizej mājās. Bet kočs ir tas treneris, kurš pasaka, tagad mēs celsim šito hanteli, mēs viņu cilāsim šitā, un tev būs mūsīši šitien. Nu, tā kā, kad tagad mēs iziesim cauri šai metodei, mēs noskaidrosim tavu iekšējo motivāciju, piemēram, lai mēs atradīsim tavus pārliecības ankurus, tā ir tā hantele, tas tev dos to un šito, un pēc tam mēs turpināsim ar šito tēmu, bet beigu beigās tu jau esi tas, kurš cilā to hanteli, un ja es kā koču cilāšu, man tikai augs musīši, nevis tev. Tā kā tas uzdevums, nu, lielākoties ir uz klientu, bet mans uzdevums ir parādīt, ko un kā, lai tu nejūties apjucis tajā visā pašziņas un pašizaugsmes ceļā. Ja tu pieminēji apjukumu, tad vai šis darbs ar sevi, šī pašizaugsme, vai viņa vienmēr ir patīkama tam cilvēkam? Nu, es domāju, ka gandrīz vai vienmēr tur ir kaut kāds izaicinājums. Beigas visdrīzāk, vai varbūt vidus, vai nu, kaut kādi momenti ir noteikti tādi, kas ir wow, super, man sanāca, ir rītīgi forši, bet noteikti arī tādi momenti, ka man ir bail, ja nu šis nesanāk, ja nu gadījumā man neizdodas, vai arī šis varbūt ir pārāk liels solis priekš manis, tā kā varbūt ne tā nepatika, bet drīzāk bailes noteikti arī ir kaut kur pa ceļam, bet tās bailes ir tieši laba zīme, kas nozīmē, ka, ja tev ir bail, tas nozīmē, ka tev rūp un ka tev varbūt gribās to darīt. Un tad tas koču uzdevums ir mazliet iedot to atbalstu, kad viss būs kārtībā, droši mēģini, vai arī izdomājam kaut kādu bišķīt mazāku izaicinājumu, un tad tu varēsi to lielo darīt. Tā kā, nu, ne tikai patīkami momenti, bet arī bailes, bet, nu, citādi nav arī progresa. Vai coachings strādā visiem un visās situācijās? Es domāju, ka tas nestrādā visiem, jo tev pašam kā klientam ir jābūt atvērtam kaut ko citu pamēģināt, ja tur būtu vispār iepriekš nekad dzīvē neesi bijis ne pie psihologa, ne pie coacha, ne pie mentora, ne pie viena tam līdzīga cilvēka, tad varbūt tas būs kaut kas jauns. Un ja tu neesi gatavs vismaz uzklausīt vai dzirdēt, kas ir tā metode, kā strādā coachings, tad tas arī nestrādās. Bet ja tu esi atvērts vismaz pamēģināt, tad tas noteikti strādās. Tad sanāk, ka tā disciplīna un vēlme pašam strādāt ir pat svarīgāka par motivāciju. Par vārdu motivācija man ir tādas dažādas sajūtas, jo
no vienas puses tas ir tā kā superīgs vārds un vienkārši lieliska lieta, bet no otras puses, ko tas vispār nozīmē beigās? Vai varbūt disciplīna ir sinonīms vārdam motivācija, un tur vispār nav nekādas starpības, vai arī tie ir pilnīgi antonīmi. Man liekas, labāk un patiesāk liekas tā sajūta, ka tā disciplīna nāk tad, kad tev ir skaidrība par to, ko tu gribi. Nu, tā kā tev to disciplīnu vispār pat vairs nevajag, un tev nevajag motivāciju, jo tev ir vienkārši skaidrība. Ja tu zini, ko tu gribi sasniegt, piemēram, nezinu, jauns karjeras pakāpiens, konkrēta pozīcija, es zinu, kādas prasmes man tur vajag, es zinu, kā šobrīd izskatās mans CV, es zinu, kuru kursu man vēl vajag iemācīties, es zinu, ka man vajag pieteikties tur un šitur, ka termiņš ir tāds, un ka man būs intervijā jābūt pārliecinātam un kompetentam. Ja es zinu, tad man nevajag motivāciju, jo man vienkārši jau ir skaidrs, un es vienkārši eju un daru. Un tur arī nevajag vairs to disciplīnu, kas varbūt izklausās dažkārt tā negatīvi, ka kaut kāds sloks, kas tev ir jāpanes, bet ja tev ir skaidrs, ko tu gribi, tad tev nevajag, manuprāt, nevienu no otru, jo viņi vienkārši nāk automātiski. Kad tad viņus abus vajag? Nu, manuprāt, viņi darbojas. Varbūt motivācija darbojas īstermiņā, tad, ja tev vajag kaut ko saņemties un tiešām vienreiz izdarīt, un tad kāds varbūt tevi motivē un pasaka, nezinu, vai iedvesmojošus vārdus, vai sakārdina ar tevi, pēc tam mēs varēsim, nezinu, iet uz koncertu vai kaut ko tādu. Tas varbūt tā vairāk īstermiņā, un disciplīna tad, ja tu ej un dari ilgā laika posmā. Parasti jau tā disciplīna ir tad, ja tu zini, kas ir tad gala rezultāts, ko tu gribi. Tas vienkārši nāk automātiski, jo kaut ko piespiest, tas kādā momentā vienkārši apstāsies un tev vairs nesanāks. Tā kā tie abi divi nāk, bet viņi nāk paši par sevi, tad, ja tev ir skaidrība. Bet ja tev nav tās skaidrības, tu vari izmantot disciplīnu vai motivāciju, bet cik tālu tas aizies, tas ir cits jautājums. Jā. Tu teici, ka motivācija tavuprāt strādā īstermiņā. Kāpēc tu domā, ka viņa ilgtermiņā nestrādā? Vismaz ar to definīciju, ko es dotu motivācijai. Varbūt ir kaut kāda cita definīcija, kas arī atbilst tai idejai par motivāciju, un tas strādā ilgtermiņā. Bet dažkārt arī ir kaut kādi vārdi sabiedrībā, kurus ir vienkārši sākts lietot, un tad tie vārdi maina to patieso nozīmi, kas ir ierakstīti skaidrojošajā vārnīcā. Un tad šobrīd, manuprāt, tā sajūta par motivāciju varbūt ne tikai man, bet arī vēl daudziem cilvēkiem ir tāda, ka tas ir kaut kas vairāk īstermiņa iedvesma. Es esmu skatījusies tā kā skaidrojošajā vārnīcā to precīzo raksturojumu, kas ir motivācija, bet tā sajūta pat varbūt ir svarīgāka nekā par to patieso skaidrojumu, jo, ja man tā sajūta, ka tas ir īstermiņā, tad es nelietošu vārdu motivācija tur, kur man ir kaut kāda iekšējs dzinējspēks, patiesa vēlme, tad es tur lietošu citu vārdu, jo man tā motivācija asociēs ir kaut ko tādu, meh. Bet varbūt kādam citam motivācija nozīmē to pašu, ko man nozīmē skaidrība. Tā kā tas vairāk ir par to, ko tas vārds nozīmē, nevis kas tas vārds vispār, kas tāds ir par vārdu. Jā, man atkal vārds motivācija patīk. Es nezinu, kāpēc man viņš patīk. Un kā tu domā, kā cilvēkam, kas ir iestrēdzis kaut kādā komforta zonā, un, manuprāt, viņš nevar atrast motivāciju, rīkoties un attīstīties, kā viņam tikt no tā laukā? Te būtu tas pats jautājums par to skaidrību, jo ko nozīmē nevar atrast motivāciju, ko darīt tālāk, jo vienkārši nezinu. Tā motivācija, ja tā motivācija atnāks, ko viņš darīs? Viņam nav nemaz skaidrs, kam viņam vajag to motivāciju. Vispirms viņam vajag saprast, kas tad ir tas, kas man nepatīk šajā situācijā konkrēti, nevis vienkārši man nepatīk šobrīd tas, kur es esmu, bet kas tieši. Tad kas ir tas, ko es potenciāli gribētu? Ja tu vēl precīzi nezini, kas tieši, tad vismaz opcijas. Un tad, labi, tad izvēlamies top 3, un tad kas man ir jādara, lai es to situāciju pamainītu. Un tad, kad tev ir puslīdz skaidrs,
tad varbūt tā motivācija arī uzrodas. Jo tādā momentā, kad tu vienkārši jūties slikti un tev gribās motivāciju, bet kam tev viņu gribās? Viņa neuzradīsies, ja tev pašam nav skaidrs, kur tu viņu varētu izmantot. Tas, laikam, būtu tāds mans skaidrojums, ka vispirms tev vajag izprast, kas, protams, prasa gan laiku, gan mentālas pūles, gan varbūt emocionālu atklāšanos sev pašam un pateikt, ka varbūt šis darbs, kur es biju, nezinu, 5, 10 gadus, man īstenībā izsmeļ vairāk nekā dod. Tas prasa tādu pauzi un varbūt pateikt kaut ko, ko tu negribi dzirdēt. Bet, tā, kad tu to izdari, tad tev arī ir skaidrāks, ko tu gribi. Un tad tā motivācija, nu vai vienalga, kā mēs to saucam, uzrodas pati. Jā, un tagad, ja tas cilvēks atrod to motivāciju, viņš sāk daudz strādāt un iespējams aiziet otrā galējībā, izdegšanā. Kas tur var būt pa iemeslu? Es teiktu, ka izdegšana pat netik bieži rodas no tā, ka tev ir vienkārši daudz ko darīt, bet drīzāk no tā, ka tev nav prioritātes tam, ko tu dari, vai tām lomām, kuras tev ikdienā ir. Jo vienkārši darīt daudz, tas ir viens, bet ja tev tas darbs patīk, tad tas varbūt ir ok. Bet ja tev tas darbs patīk, bet tev arī patīk pavadīt laiku ar savu partneri vai saviem bērniem, bet tu tomēr neprioritizē savu ģimeni un bērnus, tad rodas tā izdegšana. Nevis no tā, ka tu vienkārši dari daudz, bet no tā, ka tev nav balansa starp tām lietām, kas tev ir svarīgas. Un tas arī prasa tādu pauzi, uztaisīt pauzi, saprast, sagrupēties, un varbūt, ja ir ilgi darīts viens un tas pats, un tā pauze nav paņemta, tad varbūt to ir grūti izdarīt, un tur arī var palīdzēt coach, kas vienkārši pasaka tev, ok, šī stunda, tavs mērķis būs saprast savas prioritātes, un tev nav tā kā attaisnojumu, tajā stundā nevar darīt neko citu, un tev ir cilvēks, kurš tev palīdz un pavada tajā visā procesā un jautājumos. Un tad tas ir tas, kā, manuprāt, var vislabāk tikt galā ar izdegšanu, vienkārši saprast tās savas prioritātes un lomas, bet, nu, tas, protams, nenotiek tā uz sitiena, un tagad viņas sapratis, nav tā, ka tur iedegas spuldzīte, un tagad viss ir superīgi, bet vismaz tur iedegās spuldzīte, un tu redzi, kas varbūt nav labi, kas ir labi, un tad ko var samainīt vietām, vai pabīdīt, vai kaut ko pamainīt, bet tas arī prasa laiku, kamēr tās izmaiņas tu ievies, un kamēr viņas sāk atspēlēties pozitīvā ziņā, tā kā tas prasa pauzi un laiku. Jā, es piekrītu. Man ir līdzīga definīcija, ka izdegšana ir saistīta, kad cilvēks veic darbības, kas neatbilst viņa vērtībām. Līdz ar to viņš pārslogos to savu daļu, pie kuras viņš nevēlas strādāt. Un te arī vēl iet klāt šis dzīves līdzsvara aplis, kur ir gan hobiji, gan privātā dzīve, gan darbs, gan vēl dažādas lietas, kas kuram svarīgas, tad sadalīt savu laiku vienmērīgi starp visu, kas pašam interesants. Iesim varbūt pie nākamās tēmas. Man šeit ir tēma komunikācija. Un pirmais jautājums ir, kāpēc daudziem pieaugušajiem socializēšanās sagādā grūtības un stresu? Manuprāt, tas būtu par to iekšējā miera trūkumu, jo tas jau nav par to, ko tas otrs cilvēks varētu pateikt. Varbūt tā doma visiem, vai tas aizbildinājums visiem ir, viņi jau negrib dzirdēt, kas man sakāms, es jau neesmu nekas īpašs, ko viņi manī klausīsies, vai ja es pasaku kaut ko nepareizi, ko viņi par mani padomās, tā kā viņi. Bet īstenībā tas nav par to otru cilvēku, tas ir par to, vai tu esi gatavs varbūt kļūdīties, pārteikties, vai varbūt nebūt interesants konkrētajam cilvēkam. Tā kā vai tu esi gatavs, kad varbūt tev nesenāks, vai ka šī varbūt nebūs, tu neatradīsi savu labāko draugu pirmajā sarunā. Tā problēma, manuprāt, ir tas, ka tu neesi gatavs kļūdīties. Jo tas komunikācijas un sarunāšanās process
nav tikai par to, ka tur ir lielas atklāsmes, vai jūs kļūstat par labiem draugiem, vai jūs vienmēr superīgi pavadat laiku, bet komunikācija ir vienkārši arī tās sarunas, kur varbūt jūs strīdaties, vai kur jūs saprotat, ka jums nav pa ceļam, vai kad varbūt pasaka kaut ko muļķīgu, tā arī ir komunikācija. Un tas ir pilnībā normāla sadaļa no komunikācijas. Bet kaut kā varbūt mēģinot izbēgt no tās neforšās sadaļas, beigās nesenāk komunicēt vispār, jo to neforšo sadaļu nevar izslēgt. Vienīgais, ka to var izslēgt, ir nekomunicējot vispār. Manuprāt, tas varētu būt daudziem izaicinājums. Un kā tas cilvēks, kuram ir bailes komunicēt, kā viņš var tikt tam pāri? Un tas arī nesākas ar citiem cilvēkiem, bet ar sevi, kad tu saproti, no kā tieši tev ir bail. Vai tev ir bail no tā, ka kāds kaut ko par tevi padomās, vai ka tu varbūt neesi interesants, vai ka tu esi introverts un tāpēc tu vienkārši jau esi norakstīts. Saprast, kas ir tas tavs, tā doma, kāpēc tu negribi, nevari vai baidies, un tad padomāt, vai tā doma ir, vai tas ir fakts, vai tas ir vienkārši bailes. Jo visdrīzāk, ka tas tavā galvā ir iesēdies kā fakts. Tu to esi 100 reizes atkārtojis, kad esmu introverts, es jau nerunāju ar cilvēkiem, esmu introverts, es neeju uz pasākumiem, nu tas tā kā tavai galvai tas liekas kā fakts. Bet vai tas ir fakts, tas ir cits jautājums. Varbūt tā ir tikai sajūta, ko tu esi atkārtojis, un tās ir tikai bailes, un tā apzināšanās jau ir kaut kāds ceļš uz priekšu, tas gan uzreiz to visu situāciju nepadara vieglāku, bet vismaz tu apzinies, ka, tā īstenībā nav taisnība, ka es nevaru vai negribu, vai man nepatīk, vai man nesanāk. Tā nav taisnība. Tāpēc es varbūt varu pamēģināt. Un tā vienkārši mēģinot ar maziem solīšiem, tad to arī var izmainīt. Vai to cilvēks var izdarīt viens pats, vai viņam ir jāiet pie koča, un viņš pats netiks galā? To noteikti var izdarīt viens pats, bet tad, ja tu esi ļoti apzināts, ka tu to gribi un kā tu to gribi, un ka tu zini, kā to izdarīt, un ka, ja tu esi ļoti patstāvīgs, bet vislabāk, manuprāt, ir to izdarīt kopā ar kādu, jo tā jau ir tā komunikācija. Tu patiesībā vari trenēties tajā visā, vai nu ar koču, vai nu, ja tev ir kāds ļoti labs draugs, kurš ir gatavs tevi izvest sabiedrībā un paņemt līdzi uz pasākumiem, jo tas vienkārši ir vieglāk un arī netik stresaini, ka tu to izdari kopā ar kādu, un tad tajos momentos, kad tev varbūt uznāk tās grūtuma sajūta vai bailes, tad tas kāds tev var pateikt, hei, bet nav tik traki, vai hei, bet atceries, ka tev sanāca, bet ja tu viens pats esi tajā sajūtā, tur var arī diezgan ilgi iestrēgt, jo tev nav neviena, kas tev parāda kaut kādu citu perspektīvu. Tāpēc ar koču vai ar kādu citu, vai nu profesionāli, vai nu draugu, tas noteikti ir daudz vieglāk, ērtāk, vienkāršāk, nesāpīgāk un foršāk. Jā. Ja runā par komunikāciju, tad, manuprāt, cilvēkam iespējams ir bailes būt autentiskam. Jo nav tāda, man liekas, pareizā komunikācija. Ir pareizā biznesa komunikācija, vai, ja tu tur esi vēstnieks vai politiķis, tad tas ir savādāk. Bet, ja mēs runājam savā starpā, tad, kā tu pareizi teici, tās ir iekšējās bailes būt autentiskam. Un kā palīdzēt cilvēkam būt autentiskam un pieņemt sevi tādu, kāds viņš ir? Te laikam tas pirmais solis būtu vispār saprast, kāds tad tu patiesībā esi. Jo, ja tik ilgi ir bijis tā, ka tu vienkārši dari to, ko vispārējie dara, vai tu rīkojies līdzīgi kā tavi kolēģi, vai universitātes biedri, vai skolas biedri, ja tu rīkojies tā kā vispārējie, tu centies iederēties, jo tev ir bail parādīt kaut ko no sevis, kaut kurā brīdī tu vienkārši jau esi akumulējis visu to, ko citi dara, un varbūt tu esi pazaudējis to būtību, kas ir iekšā. Tā kā tas pirmais solis būtu
vispār saprast, kas tad mani raksturo, kas man ir svarīgi, kas ir manas vērtības, kas ir mani mērķi. Jo, nav tā, ka tas viss ir pašsaprotami. Varbūt liekas, ka tas ir pašsaprotami. Es taču esmu un es sevi zinu. Bet tas nav pašsaprotami. Un dažkārt gan rakstot lietas, gan runājot ar citiem cilvēkiem, gan varbūt vienkārši skaļi parunājoties ar sevi, gan klausoties podkastus vai lasot grāmatas, tu atklāji kaut kādas jaunas lietas par sevi, kuras tu nezināji iepriekš. Tāpēc tas pirmais solis, ja tu gribi būt vairāk atklātāks vai patiesāks vai autentiskāks, ir vispār saprast, kāds tad tu gribi būt, kāds tu esi un kā tu to gribi citiem parādīt. Un tas prasa mazliet tādu iepauzēšanu un apzināšanos. Un tam nav jābūt kaut kādu 5 stundu darbam, kur tu atbildi uz 100 jautājumiem. Tas var būt arī 5 minūtes, piemēram, no rīta. 3 jautājumi, ko es šodien gribu sasniegt, kā es gribu likt citiem justies, un viena frāze, ko es gribu šodien sev pateikt. Tā kā 5 minūtes no rīta atbildot uz šiem jautājumiem, tu jau esi mazliet vairāk tā iečakojies ar sevi, kas es esmu, ko es gribu dot citiem, kā es gribu izskatīties, kā es gribu justies, un tāds mini solis uz autentiskāku sevi. Jā, man pat liekas, ka šeit ir svarīgāks jautājums, kā es pats gribu justies tajā sarunā, nevis kā es gribu likt justies citiem. Jo runa jau ir par mani, es nevaru uzsākt sarunu. Manuprāt, tam cilvēkam, kas nevar uzsākt sarunu, viņam nav jābaidās, ka viņš pārteiksies, ka viņš pateiks, kas vietā, kad, vai varbūt stostīsies, kad, ja tas pretējais cilvēks, ar ko viņš komunicē, pieņems viņu, tad saruna turpinās, ja ne, tad vienkārši ej uz priekšu pie nākamā. Ir jāiemācās pieņemt to dzīvi, jo, mums nav jāpatīk visiem, un visiem nav jāpatīk mums. Un kā cilvēkam pieņemt šo, kad, dzīve ir tāda, kāda ir, un dzīvē ir pārbaudījumi. Mums nevienam nav dzīve bez pārbaudījumiem. Es nezinu, kā to iemācīt vai pieņemt. Man liekas, kaut kādā brīdī tu vienkārši pats to saproti, jo, man liekas, tad, kad mēs visi esam maziņi, tad tā sajūta, tāda sajūta vispār neeksistē, vai tāda sevis tik ļoti liela analizēšana vai jautājumi par to, vai esmu labs vai nē, varbūt pašā bērnībā tas vispār neeksistē kā tēma, kā tāda, un tad kaut kādā brīdī, manuprāt, ka tu sāc būt pieaugušais un darīt pieaugušo lietas, tev vienā brīdī rodas tā sajūta, īstenībā esmu atbildīgs par diezgan daudz ko, un īstenībā pieaugušajiem nav nevienam atbildes uz jautājumiem. Tā kā viņi paši neko nezin, viņi nezin, ko viņi dara, un es arī nezinu, ko es daru. Man liekas, tas ir tāds, no vienas puses laba sajūta, ka, citi arī nezin, ko viņi dara, viņiem nav iedotas instrukcijas, tā kā skolā, kad grāmatā vai viss rakstīts, viss kārtībā, es neesmu vienīgais tāds, bet no otras puses, ak, Dievs, es nezinu, ko man darīt. Tā kā man nav instrukciju. Tā kā tas, manuprāt, ir tāds visu laiku žonglēšana ar šīm divām sajūtām, ka, citi arī nezin, tā kā viss kārtībā, un es varu iet to savu ceļu, jo nav tāda viena ceļa, bet no otras puses man gribās mazliet kaut kādas instrukcijas vai kaut ko, kas man palīdzētu saprast, kā būt. Tāpēc, tāds nestabils moments, visa pieaugušā dzīve, manuprāt, ir. Un ir forši, ja tu atrodi kaut kādus stabilitātes punktus, kas ir vai cilvēki, kas tev ir svarīgi, un līdz ar to tu vari tā kā mazliet aizņemties viņu dzīves skatījumus. Ja tev šķiet, ka viņi dara kaut ko pareizi, tad tu vari tā kā aizņemties tās idejas vai vērtības. Ja tev šķiet, kāds kaut ko dara nepareizi, tad tu zini, ko tu negribi darīt. Tā kā var kaut ko izmantot pa vidu, lai būtu vairāk tāds stabils dzīvē, bet akceptēt arī to, ka nevienam nav tiešām instrukcija, kā to darīt. Līdz ar to tu vari izdomāt savu instrukciju. Un varbūt tu ar savu instrukciju vari kādu tieši vēl iedvesmot,
kā varbūt var to darīt foršāk un labāk. Bet tas nenozīmē, ka nebūs kļūdu pa vidu. Kāda ir šī tava instrukcija tavai dzīvē? Uz šo brīdi, laikam, tas būtu, viena sadaļa būtu tā mana misija, kad es gribu radīt vietu un telpu patiesām sarunām ar sevi un ar citiem. Tas izpaužas gan manā coachinga darbā, gan arī ikdienā, kad, ja es satiekos ar cilvēkiem, man gribas arī, varbūt pat negribas, es vienkārši nevaru neizmantot tās coachinga zināšanas par patiesu ieklausīšanos un tādām lietām, ka tā ir viena tāda instrukcijas posms. Un vēl otra lieta, laikam, būtu par līdzsvaru starp darbu un brīvo laiku, kas mūsdienās kļūst arvien vairāk izplūdis. Tas viss kopumā ir tīpaši, ja tu esi pašnodarbinātais, vai ja tev ir savs uzņēmums, vai ja tu strādā tādās jomās, kas varbūt saistās ļoti daudz ar citu cilvēku brīvo laiku, tad tās jomas, tad tavs brīvais laiks un darbs ļoti saplūst. Bet tas, ko es gribu, ir tiešām līdzsvars, kad ir dienas, kad es neko nedomāju par darbu, man ir pilnībā vienalga, es vienkārši atpūšos vai slinkoju, vai nedaru neko, vai, nezinu, braucu ceļojumā, bet ka tur ir tas līdzsvars, jo, ja tur nav tā līdzsvara, tad vispār kāda jēga. Nu, tā kā tikai ar darbu nepietiek, un tikai ar atpūtu arī nepietiek. Tā kā, laikam, tie divi noteikumi būtu patiesas sarunas un līdzsvars. Hei, līdzsvars. Ko tu teiktu par līdzsvaru attiecībās? Kā atšķirt sarežģītas attiecības no izaicinošām, ar kurām jau var strādāt pie coacha? Tu domā par tādām tā kā romantiskām attiecībām vai draugu attiecībām, ģimenes vai visām kopā? Sāksim ar romantiskām. Nu, un ja tas jautājums ir par to, kā ar to strādāt pie coacha, liela pieredze tieši šajā jautājumā man nav. Es šobrīd noteikti nesauktu sevi par attiecību coachu. Gan tāpēc, ka mana pieredze attiecībās nav super liela, gan tāpēc, ka man nav pieredze palīdzēt citiem šajā jautājumā. Tāpēc es varu vairāk tikai reflektēt par to, ko es esmu redzējusi pati, vai ko es pati piedzīvoju, vai ko esmu dzirdējusi. Bet kā ar to strādāt pie coacha, laikam nebūs mans lauciņš. Bet tas ir viena tāda lieta, kas noteikti būtu šajā jomā, būtu tas, ka tie abi cilvēki, kas ir attiecībās, ir gatavi kaut ko mainīt vai dzirdēt vismaz citu perspektīvu. Jo ja tikai viens ir gatavs kaut ko darīt, tad es nezinu, cik liela tam ir jēga. Un kā risināt šādus konfliktus, ja tomēr tas viens grib kaut ko darīt? Noteikti tas viens var iet individuāli pie coacha un runāt par tiem jautājumiem un saprast, kas varbūt ir tas, kas viņam visvairāk nepatīk, vai ko viņš vairāk gribētu mainīt, vai kas ir viņa prāt tas strīda vai konflikta iemesls, vai kāpēc kaut kas nav tā kā vajag, un saprast vispirms pašam par sevi, kas tad ir tas. Un tad varbūt beigās sanāk, ka tā situācija tomēr nav tik traka, kā likās, vai ka varbūt viss tomēr ir kārtībā, vai arī, ja nav kārtībā, tad vai tā ir saruna ar partneri par to, ka es nejūtos ērti kaut kādās jomās vai jautājumos saistībā ar attiecībām, vai mēs varam šo kaut kā risināt. Ja tas ir jā, tad super, ja tas ir nē, tad var pamēģināt vēl kādu reizi. Tā kā dažkārt cilvēkiem nepielec lietas, un viņiem vienkārši ir ikdienas ritmā, un tu viņam kaut ko saki, un viņi vienkārši tu redz, ka viņam nepielec. Tāpēc pēc pirmās reizes varbūt sateiktu mest plinti krūmos, bet kaut kādas 2-3 reizes vēlreiz atgādināt par šo tēmu, un ja tā ir tiešām nopietna tēma, tad to arī nopietni atgādināt. Bet ja pēc vairākām reizēm tu neredzi, ka tas otrs cilvēks ir gatavs kaut ko mainīt, un ja tev tā lieta ir tiešām fundamentāla lieta, nevis kaut kas tāds ikdienišs, ko tu vari sadzīvot,
Ja tas ir kaut kas, ko tu vari sadzīvot, nu labi, tad ir jāpieņem, ka tas cilvēks vienkārši to nedarīs vai darīs, un viss. Noteikti arī tādas lietas, kas viņam nepatīk tevī, ko tu dari vai ko tu nedari. Bet ja tā ir fundamentāla lieta, tad vienā brīdī tas laikam ir jāizbeidz, ja otrs nav gatavs kaut ko darīt. Tu uzreiz tā kardināli pieņem lēmumu. Nē, nu tas jau nav uzreiz. Tā kā tu vairākas reizes saki, ka, hei, man šis neliek justies labi, vai mēs varam kaut ko darīt. Nu, ja nevar, nu labi, vēlreiz. Nu, labi, vēlreiz. Iet pie koča, nu tad tas jau ir pēdējais solis. Ar ko parasti sākas attiecību problēmas? Nu, visdrīzāk ar to, ar ko sākas jebkuras problēmas, kad vienkārši cilvēki nav sapratuši viens otru, vai ka tās gaidas bija kaut kas cits nekā tas, ko tu sagaidīji, un turpat nevar nevienu vainot, jo varbūt vienkārši, ka, nu, tu biji pieradis pie konkrēta kaut kāda veida, kā dzīvot vai kā darīt lietas, vai, piemēram, tu esi pieradis, ka tu vienmēr uzreiz pēc ēšanas nomazgā traukus, un tas otrs cilvēks ir pieradis sakraut pilnu izlietni un tad visus reizē mazgāt. Un tu vienkārši redzi to viņa pieeju, un tev ir tā sajūta, ka kaut kas nav pareizi. Tā kā šis ir nepareizi. Kāpēc tu dari nepareizi? Jo tev liekas, ka tavs veids ir vienīgais un pareizais. Bet tā jau nav. Vienkārši tu tā iemācījies darīt. Vēl trešais veids būtu vispār nopirkt trauku mazgājumā mašīnu un darīt to vēl savādāk. Un tas problēmas drīzāk sākas no tā, ka tu neapzinies, kad otrs domā savādāk un ka jūs to nenokomunicējat. Un tad tas sakrājas, un tad tev liekas, ka viss ir nepareizi, un otram liekas, ka arī viss ir nepareizi, un tad jūs neesat izrunājuši to, ka var darīt šādi. Varbūt mēs varam atrast kaut kādu vidusceļu, vai varbūt tu vari pierast pie mana veida, un es citā jomā pieradīšu pie tava veida. Tas vairāk par to, neizrunā un nesaproti, ko otrs domā, jo tu nevari nolasīt domas. Tāpēc sarunas, laikam, būtu ļoti svarīga sastāvdaļa attiecībās un konfliktu risināšanā. Jā, sarunas ir svarīga sastāvdaļa. Tu pieminēji arī par tiem nepareiziem veidiem. Manā skatījumā nav pareizi, nepareizi. Mēs katrs esam savādāks, un tu pareizi pateici, ka mēs esam kaut kā ieaudzināti darīt, un tā mēs arī darām. Kā mums visiem saprast, ka mēs katrs esam īpašs, savādāks, un mums nav otrs jāpārmāc vai jāpāraudzina? Tas, laikam, arī sāktos ar to, ka tu vispirms apzinies, kas tad ir tas, kāds tu esi. Ka tu zini savas vērtības, ka tu zini, kas tev ir svarīgi. Un tad, ja tu izdari to uzdevumu un saproti, kas tev ir svarīgi, tu visdrīzāk arī sapratīsi, ka tas nav svarīgi visiem. Jo, piemēram, ja tu sāc par vērtībām, vai nu tu pats viņas jau vari ļoti labi izteikt, un tu zini, kas tās ir. Bet tikpat labi tu vari, piemēram, atrast vērtību sarakstu un tad izvēlēties, kuras ir tās, kuras tev ir top vērtības. Un tad, kad tu redzi to visu sarakstu, jau saproti, ka tu neesi atķiksējis visas, līdz ar to kādam citam varbūt ir tās citas. Un tad, ja tu esi izdarījis to mājas darbu, saprast, kas tev ir svarīgi, tad, manuprāt, kaut kur prātā tu varbūt daļai apzināti, daļai neapzināti saproti, ka visi nav tādi kā tu. Un tas ir normāli. Un tā kā tas ir pat forši, jo ja visi būtu vienādi, tad arī nebūtu baigi interesanti. Bet, kad tu esi tāds, kāds tu esi to sapratis, un tu arī labāk vari pamanīt citos, kas ir tas, kas sakrīt, kas ir tas, kas atšķirās, un kad visi nav vienādi. Jā, visi nav vienādi, un lai arī es uzskatu, ka visiem vajadzētu pieņemt viens otru tādus, kādas mēs esam, tai pašā laikā ir skaidrs arī, ka pilnīgi atšķirīgi domājoši cilvēki nevarēs sadzīvot. Un kā cilvēkam nospraust šīs robežas attiecībās un pašam saprast, vai tas ir tas, kas viņam ir vajadzīgs? Manuprāt,
pasaule ir pietiekami liela, un arī Latvija ir pietiekami liela, lai nebūtu jādzīvo, nu, tā kā vienā mājā ar kādu, kurš tev ļoti nepatīk. Visdrīzāk to var atrisināt, bet nospraust robežas, nu, tas arī par to apzināties, kuras tad ir tās tavas top vērtības vai tās galvenās lietas. Varbūt tev vissvarīgākais ir tas, ka tev neviens neuzbāžās un tā kā neizrāda pārāk lielu uzmanību vai, nu, tev varbūt, piemēram, nepatīk tik daudz fiziski pieskārieni vai apskāvieni attiecībās, bet tev patīk pat parunāties ar tiem cilvēkiem un vairāk tādā veidā sakonektēties un izveidot saikni, tad tas arī ir vienkārši otram jāpasaka, ka, hei, tas, kā es gribu izjust to, ka es tev esmu svarīgs, ir caur sarunām, un varbūt mazāk pieskārieniem, jo tas vienkārši man neliek justies tik forši, vai nu tā kā to man tik bieži nevajag, bet tā sarunas ir tas, ko man vajag, ka tu vienkārši pasaki to, kas ir tas, ko tev vajag, un tad tu paklausies, kas ir tas, ko otram vajag. Varbūt, ja tieši otram gribās vairāk uci-puci, un tagad mēs kaut ko kopā darīsim, un visu laiku mēs pavadīsim dienu kopā, ja viņš saka, ka tas ir tas, ko viņam vajag, nu tad varbūt ir mazliet tā nesaskaņa, bet tad jūs vismaz esat uz vienas lapas par to, kas ir tas, ko katram vajag, un tad jūs varat mazliet kaut kur piekāpties, viens vai otrs, bet jūs zinat, kāpēc jūs to darat. Tā kā es varbūt esmu gatava šo dienu pavadīt visu dienu ar tevi, kaut vai man vajag to brīvības sajūtu un pabūt vienam, bet es šo dienu veltu tev, jo zinu, ka tev tas ir svarīgi. Un ja tu zini, kāpēc tu to dari, tad varbūt kaut kādā momentā tas pat vairs liekas netik neforši, bet tas pat liekas izbaudāmi, jo tu redzi to vērtību, ko tas var iedot gan tev, gan otram, gan kopā. Tas, ko es jau vairāk kārtīgi dzirdu, ka tu vairākas reizes piemini, kad svarīgs ir sarunas. Un tas ļoti iet kopā ar to tavu misiju, ko tu sākumā teici, radīt telpu patiesām sarunām drošā vidē. Tad nākamā tēma ir publicitāte un redzamība, kas arī īstenībā ir kočiem svarīga tēma, jo viņiem ir jābūt redzamiem, lai cilvēki viņus redz, viņus atrod un var pie viņiem nākt un prasīt palīdzību. Tad jautājums ir, kā cilvēkam, kočam kaut vai uzdrīkstēties, nebaidīties būt redzamam? Tas ir atkarīgs no tā, vai tu gribi būt tiešām tāds coach, pilna laika darbinieks coach, vai tu varbūt gribi to coachingu atstāt kā savu hobiju, vai varbūt reizi gadā vai pusgadā uztaisīt kaut kādu coachinga pasākumu. Tas ir viens variants, kad varbūt tev nemaz nav jābūt redzamam, jo tev tas nav vajadzīgs. Tev nevajag, lai tev 10 cilvēki dienā raksta un grib sesiju. Ja tu gribi to atstāt tādā hobija līmenī, vai ka tev arī savs pamatdarbs, kurš tev patīk, un tu gribi tur veltīt galveno laiku. Tā kā varbūt tas vienmēr pat nemaz nav vajadzīgs, bet ja tu gribi to darīt tā, ka tas ir tavs galvenais darbs, nu tad laikam nav variantu. Tas ir viens. Jo mūsdienās tas, laikam, ir tas veids, kā cilvēki atrod informāciju vairāk caur vizuālām iespējām, caur sociālajiem mēdījiem un sociālajiem tīkliem. Ja agrāk varbūt varēja ielikt sludinājumu avīzē, tad es šaubos, ka mūsdienās tas vispār strādātu. Un tā kā, ja tās tehnoloģijas ir attīstījušās, tad nav variantu viņas neizmantot, jo tas veids, kā cilvēki sazinās, komunicē, atrod speciālistus, ir savādāks nekā iepriekš. Un tev vienkārši jāpielāgojas, bet tu noteikti vari pielāgoties sev ērtā veidā. Tā kā ir vairāki sociālo tīklu mēdī, kurus tu vari izmantot. Tu vari atrast to, kura formāts tev patīk vislabāk, vai varbūt pat traucē vismazāk, un atrast vai nu to vienu, vai nu mēģināt vairākos. Un arī kā kočam tev visdrīzāk ir jābūt izgājušam cauri tam procesam, ka tu atrodi savas vērtības un saproti, kas tev ir svarīgi un ar kādiem jautājumiem tu gribi strādāt. Un ja tev ir skaidrība par to, tad ir arī vieglāk to komunicēt. Jo, ja tu īsti nezini, ja tas nosaukums ir es esmu kočs,
kam es varu palīdzēt visiem, ar kādiem jautājumiem strādāju ar visiem, tad tu pats nemaz nezini, ko tu gribi. Un līdz ar to kāds cits cilvēks var atnākt pie tevis pēc palīdzības, ja tu pat nezini, ko tu vari piedāvāt. Tā kā tas arī būtu par to nevis motivāciju un disciplīnu, bet par to skaidrību. Ja tu kā kočs zini, ok, es varu cilvēkiem palīdzēt ar pārliecību, kāpēc? Tāpēc, ka es pati esmu tam izgājusi cauri, un es esmu gan izmēģinājis citu metodes, gan savas metodes, un es redzu, ka tas ir viens no stūrakmeņiem, kā justies labi ikdienā. Tas ir tas, kāpēc es gribu tieši šo tēmu, kādi ir mani rīki. Mani rīki ir coachings, man iepriekšējā pārdošanas pieredze, kad no pašai ir skaidrs, kāpēc, kādā veidā, kas ir tas, kam es vislabāk varu palīdzēt. Tas visdrīzāk būtu sievietes 18 līdz 45 gadu vecumā. Kāpēc? Tāpēc, ka es šajā posmā man ir visvieglāk sakonektēties ar tām vērtībām vai to dzīves skatījumu, nekā varbūt kādu, bērniem vispār kočings tam piemērots, bet varbūt 7-gadnieks un es, mums daudz nekā kopīga nebūtu. Vai varbūt kāds, kuram ir 70, tur ir pavisam cits dzīves redzējums, varbūt pieredze, un mums vienkārši būtu grūti būt uz viena ceļa ar dzīves redzējumu. Tāpēc tā skaidrība ir tas, kas palīdz arī vairāk varbūt atklāties, jo tad arī tu sagaidi, ka visdrīzāk tie cilvēki ar tām tēmām arī tevi redzēs, un tu esi ok ar to, ka tevi uzrunā saistībā ar pārliecību, nevis saistībā ar kā risināt sarežģītas attiecības. Tāpēc varbūt tajā tēmā es nejūtos tik ērti, jo tas nav tas, ar ko es gribētu strādāt, un ja man būtu jāpublicē saturs par to tēmu, es nejustos ērti un pārliecināti. Tāpēc vienkārši atrast to, kas ir tas, ko tu gribi, ko tu vari dot, ar ko tu vari palīdzēt, uztaisīt to visu jautājumu skaidru sev un skaidru citiem, lai arī tie cilvēki, kas pie tevis nāk ar to jautājumu, un tu jūties ērti, un viss ir ok. Protams, var visādas izmaiņas notikt pa ceļam, bet vienkārši uz to momentu, kad tā ir tā tēma, un tie ir tie jautājumi. Tas, ko es redzu, ka tu ļoti esi intensīvi sociālajos tīklos, tev ir ļoti daudz interesanti Instagram posti, rīli. Citreiz es noskatos visus līdz galam, nav tā, ka es pašķiru garām viņus, ja tik tiešām tu proti pie tā piestrādāt. Kā tu līdz tam nonāci? Kā tu pārvarēji tās bailes tik intensīvi publicēt informāciju par sevi sociālos tīklos, un kad tas bija? Laikam no sākuma es to mazliet tā vilku, jo kad es uzsāku mācības coachingā, tad man likās, man vajag to otru Instagram profilu, kur es likšu visas coachinga lietas, tad es kaut kā laikam nevarēju saņemties, tā kā no sākuma es to vilku, bet tad vienā brīdī es nezinu, kas tieši notika, laikam man vajadzēja pirmos klientus, ar ko praktizēties, un vienkārši nebija variantu, un man bija tāda doma, viss, kāda starpība? Tā kā visdrīzāk mani neredzēs tūkstošiem cilvēku, visdrīzāk vai tie būs cilvēki, kas jau mani pazīst, vai kaut kādi pilnīgi svešinieki, ko es nekad nesatikšu. Un varbūt pat tie cilvēki, kas mani jau pazīst, tas pat bija tāds vēl lielāks izaicinājums, kā es tagad runāšu, taisīšu, nezinu, tiktokus bez maz, vai tas nav tas, kas es esmu. Bet laikam tā mana metode ir vienkārši, davai sajies. Un tā sajūta vai tā metode man ir palikusi no pārdošanas pieredzes, kur es pārdevu grāmatas Amerikā no durvīm uz durvīm. Tieši tā arī vienkārši tā kā klauvējot, sveiki, mani sauc Aiva, tikai angliski. Un tā doma, ja tu vari to izdarīt, tad uzfilmēt video reāli nav nekas, tā kā sajies. Tā sajūta man ir palikusi no tā, bet es domāju, ka daudziem ir līdzīgas pieredzes, no kurām var smelties to pārliecību. Nav obligāti jābrauc pārdot grāmatas Amerikā, varbūt, ja tu esi dabūjis darba paaugstinājumu, vai tu esi pabeidzis universitāti, vai kaut vai tu esi nolicis tiesības. Tas jau ir diezgan liela lieta, un tas ir daudz nozīmīgāk nekā uztaisīt vienu video un pārteikties tajā video. Tā doma, ka, sanāks, tu esi izdarījis grūtākas lietas dzīvē. Tā kā tas bija, laikam, tas pirmais posms, un tad otra lieta, kas man palīdzēja kaut kā būt labāk un brīvāk un arī vairāk un biežāk,
veidot to saturu, bija tas, ka es biju 3 mēnešus Kanāriju salās un strādāju ar mentori pie sava coachinga biznesa attīstīšanas. Un viņai bija tāds ļoti labs veids, kā uztaisīt dažās dienās sociālo tīklu saturu veselam mēnesim. Ka tu tiešām pieeji tā ļoti sistemātiski, un tas nav tikai, es te parunāšos, kā man šodien iet, bet tu saproti, kas ir tas, ko tu gribi pateikt cilvēkiem, kāpēc tas ir svarīgi, un ka tu to sadali tādos mazākos gabaliņos, lai tur nav vienkārši stundas garš video par visu, ko tu gribi pateikt, bet tur ir tādi mazi, vieglāk uztverami ikdienas klipi vai bildes, un ka tu nodod to savu vēstījumu cilvēkiem, un tad tā arī to visu vienā stilā, lai tas nav pārāk apjukumu raisoši, un ar vienu sajūtu uztaisi, un tad celies to visu mazākos gabaliņos. Tas, laikam, bija tas tāds otrs pagrieziena punkts, kā to izdarīt. Tā, lai ir ērtāk gan man, gan tiem cilvēkiem, kas to skatās, lai tur nav vienu dienu viena tēma, otru dienu otru tēmu, un trešo dienu vispār kaut kas cits. Jā, tad tur ir gan prasmes, gan pārliecība, gan zināšanas par to, kā to izdarīt, gan arī tāds domāšanas veids, gan jau sajies. Sajies. Jā, un tad tas aptuveni rada tādu vīziju, ka tā pārliecība rodas darot, un pārliecība arī aug ar pieredzi. Kā sagatavoties cilvēkam šim pirmajam uzstāšanas brīdim, kad viņš tikai noklausījies varbūt mūsu podcastu, mūsu interviju, vai arī kaut kur citur palasījis, kā tur veidot tos postus vai rīlus, kā viņam sagatavoties, lai viņš jūt, ka viņš ir gatavs, tagad viss aizies? Es teiktu, ka tu nevienā brīdī nejutīsies gatavs, tāpēc kā sagatavoties ir darīt to negatavam, jo, tos video var pārfilmēt 1000 reižu, jo tev tur nepatika tā viena matu šķipsna un tur gaisma spīd ne tur, kur vajag. Tā kā, laikam, tas ieteikums būtu darīt negatavam, jo, kas ir sliktākais, kas var notikt? Labi, varbūt, ja tu esi, piemēram, savā ikdienas darbā advokāts vai, tiesā strādā, varbūt tu tur gluži nevari tā, rādīties sabiedrībā un taisīt tiktokus. Es nezinu, kāds strādā, bet, varbūt ir profesijas, kur tu tā nevari darīt. Bet tas jau ir cits stāsts. Varbūt, tad vienkārši tu to dari ne caur tiktokiem, bet tu saviem advokātiem, draugiem stāsti par to, ka tu esi kočs. Bet, ja tu drīksti to darīt, tad kas ir sliktākais, kas var notikt? Varbūt kāds tev uzrakstīs negatīvu komentāru, kaut gan, manuprāt, vismaz es neesmu redzējusi ne sev, ne kaut kādām paziņām, kas arī ir koči, ne arī citu profesiju pārstāvjiem. Es neesmu redzējis negatīvus komentārus. Nav tā, ka es viņus baigi lasu, bet es nevaru atcerēties, ka es būtu redzējis kaut kādu negatīvu komentāru. Vienīgais, kam es esmu redzējis, ir tiešām tā kā ļoti populāri cilvēki, bet viņi jau ar to ir sadzīvojuši. Bet tā kā, labi, tev varbūt kāds uzraksta negatīvu komentāru, bet no otras puses tas pat ir forši, kāds reāli pamanīja, ka tu kaut ko jaunu dari. Kāds ieraudzīja, ieskatījās, malacis, tevi pamanīja. Kas vēl var notikt? Vissliktākais jau, kas var notikt, ir tas, ka tev vienkārši pašam nepatiks, vai tu pats nejutīsies ērti. Bet, tas ir tāpatās kā ar kaut vai braukt ar mašīnu. Ja tu pirmoreiz iekāp mašīnā, tu zini, ka tu gribi braukt, tu nemāki ne to ātrumkloķi, ne bremzes un gāzi, ne sajūgu reizē. Tas neizskatīsies skaisti pirmajā reizē. Bet, tu vari iemācīties braukt tikai tad, ja tu turpini braukt un tu noslāpsti pa ceļam. Un vienā momentā tu brauksi un viss būs skaisti un ļoti forši. Tā kā to bet sākuma posmu, kur tas nav skaisti un kur tev pašam nepatīk, kā tas izskatās, to nevar izņemt ārā. Tā ir vienkārši daļa no procesa. Tad tu vienkārši mēģini atrast to, kas tev varbūt tajā visā patīk. Man patika šis teikums, ko es uzrakstīju un sagatavoju. Man varbūt nepatika mana sejas izteiksme, bet man patika tas, ko es pateicu. Un vispār man tur ir smuks krekls uzvilkts. Tā kā, kad tu pamani, kas tev tur patīk. Nevis es tur atkal pārteicos un tur vispār šķīps fons ir. Atrast to, kas tev patīk.
Tu par manu gleznu šķībo, ja? Nē, vispār. Nemaz nepamanīju. Jā, man īstenībā ļoti patika tas tava frāze, dari, neesot gatavs. Jo es tev pilnīgi piekrītu, ka mēs nevaram būt eksperti visās jomās. Mēs vienmēr atradīsim kaut ko, ko mēs nemākam. Mēs nepārzinām visas telefonu funkcijas, mēs neesam mācījušos digitālo mārketingu, publiskās prasmes, runas, tur visi kursi vēl nav iziet un tā tālāk. Vienmēr būs kaut kas, ko mēs neesam izdarījuši. Un šajā saspringtajā laikā, visos darbos, visur, ko tu dari, tas ir daudz. Kā tu rūpējies par savu emocionālo līdzsvaru? To es cenšos darīt caur to, ka man ir tas līdzsvars, kad es daru darba vai strādāšanas vai coachinga lietas, un tad es arī vienkārši nedaru tās lietas dažās dienās. Ideālā gadījumā tas ir pirmdiena līdz piekdiena ar visas darba un visu kaut kādas papildus tur projekti vai vēl kaut kādas lietas, un tad sestdienā un svētdienā es negribu tam pieskarties vispār. Tad vienīgais, ko es varu darīt, tikai, ja tas, piemēram, saistās kodiem, varbūt kodiem projektiem, kas nav gluži tikai darba lietas, bet arī varbūt kaut kas man interesē. Bet tas ir tādas robežas novilkšana, kur tev pašam ir jāpasaka, ka nē, es brīvdienās nestrādāšu. Jo dažkārt vienkārši liekas, man ir jāizdara vēl tas, man tās vēl jāizdara. Tās es gribu sagatavoties nākamajai nedēļai. Un tev liekas, ka būs labāk, ja tā izdarīs. Bet dažkārt tev vajag pašam sev pateikt nē. Jo tas vieglāk, pat arī citiem pateikt nē ir grūti, bet sev pateikt nē ir vēl grūtāk. Bet ja tu iemācies, tu saproti, ok, pasaulē neuzsprāgs, ja es sestdienā un svētdienā nestrādāšu. Un tas, protams, var būt ar izņēmumiem. Un ir nedēļas, kuras esmu veltījusi vai nu vienu brīvdienu, vai nu abas brīvdienas darba lietām. Un pēc tam es pati jūtos slikti, jo es jūtos tā, ka es pievīlu sevi, jo mans līdzsvars netika ievērots, tāpēc, ka es izdomāju, ka man vajag vairāk izdarīt laicīgāk vai iepriekš vai paspēt. Un tad pēc tādām nedēļām man ir tā sajūta, nākamnedēļ man ir brīvdienas. Un tā ir saņemšanās un robežas novilkšana un nē pateikšana sev. Bet tas arī atspēlējas daudz lielākā pozitīvā enerģijā. Un tad tev ir foršāk to pirmdienu, cik foršas pirmdienas ir, bet tev ir foršāk to nedēļu sākt ar to sajūtu, ka man bija pauzīte, nopelnīta pauzīte, un tagad es darbojos atkal un nopelnīšu atkal sev brīvdienas un vienkārši kopumā tā ir foršāka sajūta. Ko tu vislabprātāk dari šajās brīvdienās? Atkarīgs diezgan no brīvdienas. Dažkārt es aizbraucu uz laukiem, un tad kaut vai vienkārši izēju pastaigāties, vai pačubinu savus kaķus, kas man ir mājās, jo viņi ir tāda īpaši mierpilna atmosfēra no viņiem plūst. Dažkārt es vienkārši paskatos televizoru, jo Rīgā esot, es vispār neskatos televizoru, bet tad vienkārši tā pati pieredze jau tagad ir pavisam savādāk. Jo varbūt agrāk visi skatījās televizoru, un tā bija tāda slikta lieta, ko darīt, un ja tu to dari par daudz, tad ir slikti. Bet tagad, ja visi sēž telefonos un datoros, tad tā pieredze, ka tu apsēdies pie televizora, tev nemetās nekādi paziņojumi ārā, un tu vienkārši sēdi un skaties to, kas tur iet. Manuprāt, tā dažkārt arī ir tāda laba atslēgšanās pieredze. Protams, nepavadot tur visu dienu. Tad dažkārt palas arī grāmatas, gan dēļliteratūru, gan kaut ko, kas saistās ar psiholoģijas tematiem. Tad vēl man patīk braukt ar mašīnu, un tā ir tāda kā mana meditācija. Un es arī jūtu, ja es neesmu nedēļu pabraukusi ar mašīnu, man vienkārši nervi netur. Man vajag atslābināties. Aizbraukt 2 stundas uz laukiem ir ļoti labs veids, kā es varu apvienot savu meditāciju ar to, kad es nokļūstu citā vidē, un tad es varbūt varu vairāk arī atslābināties, esot laukos, jo tā vide mazliet iedod to sajūtu, ka te nebūs strādāšana. Ja tā ir strādāšana pie datora, ja tā varbūt tur lauku darbi, tad tur būs strādāšana. Jā, viss kaut kādas lietas. Un dažkārt, protams, arī ir ceļojumi pa vidu, kas gan izvēršas, ne pa 2 dienām, lai tas būtu efektīvāks ceļojums. Tad vajag saplānot tās darba dienas kaut kā tā, lai tur nav
putra beigās ar brīvdienām un darba dienām kopā. Tu teici, ka tu lasi arī grāmatas. Kāda ir pēdējā labākā grāmata, ko tu esi izlasījis? Ko es izlasīju? Es izlasīju Stīga Lārsona triloģiju Meitene ar puķu tetovējumu. Un tad tur vēl ir 2 grāmatas no cita autora, jo tas Stīgs Lārsons nomira un nepabeidza visu savu sēriju. Bet tā ir literatūra, un viņas ir reāli šitik biezas visas. Nu labi, varbūt ir tādas arī. Un tas, kas mani piesaistīja, laikam tas, ka tas stāsts tik ļoti ievelk un tā valoda ir tik ļoti uzburta tik labi, ka tu reāli jūties, ka tu jūti iekšēju spriedzi, jo tā grāmata ir vairāk kā trilleris, un tur jūti iekšēju spriedzi. Manuprāt, tas ir, no vienas puses nav forši un nav veselīgi, ka tu jūti to spriedzi, bet no otras puses, tā kā, ka tu izjūti kāda cita emocijas vai kaut ko cits ir uzrakstījis, un ka tu vari iejusties un tādā veidā izdzīvot kaut kādas emocijas, kas varbūt tev nekad nenotiktu dzīvē. Bet tagad es lasu šo te. Viņa gan ir, viņa ir otrādāk tev gan jau, vai ne? Nē, es visu ļoti labi redzu. The Magic of Thinking Big. Yes. Un šos jau esmu vienreiz izlasījusi, arī tāpatās kā to Stīga Larsona triloģiju, bet man patīk dažkārt pārlasīt grāmatas, un šī grāmata ir par to, kā, domāt lielāk, bet nevis tāds fake positivity, kad tu tikai saki afirmācijas un gaidi, ka dzīvē sakārtosies, bet ka tu arī maini lietas dzīvē, lai kaut kas notiktu. Tur vispirms ir tā kā tas princips, ko un kā tu vari pamainīt. Pēdējā nodaļa bija par to, kā izārstēt slimību, kas saucas attaisnojumi. Un biežākais attaisnojumu slimības, apakšslimības nosaukums ir es esmu par jaunu vai es esmu par vecu. Un kā izārstēt šo slimību, tā vietā, lai teiktu, ka es esmu kaut kam par vecu, tu padomā, piemēram, ja tev ir 40 gadi, tev liekas, dzīve jau ir pusē, tūlīt jau pensija, viss beigas, es nemainīšu karjeru. Kāds sakars? Es jau dzīvi nodzīvojis. Bet, ja tu tā padomā, cik gados tu sāki savu profesionālo karjeru? Visdrīzāk kaut kur ap 20. Cik gados tu beigsi profesionālo karjeru? Es nezinu, cik ir pensijas vecums, kaut kāds 65, un varbūt tagad jau būs 70 vēlāk. Tātad, 20 līdz 70. Tu esi iztērējis 20 gadus no šīs profesionālās karjeras, un tev vēl priekšā ir 30. Vai tu esi par vēlu, vai tu pat neesi pusē? Un tad tā kā padomāt, vai es esmu par vecu kaut kam, vai tas vispār ir loģiski, vai tas ir tikai attaisnojums. Tā kā noderīgas idejas. Noteikti vecums nav šķērslis, jo vecāki mēs esam, jo mums ir lielāka pieredze. Es jau skatos, ka mēs jau esam norunājuši vairāk kā stundu. Jā. Tad varbūt no manas puses pēdējais jautājums. Kur cilvēki var tevi atrast un kā var pieteikties strādāt ar tevi? Tas vienkāršākais laikam būtu vai nu Instagramā, vai nu Facebookā. Instagramā tas ir @aiva.juste, Facebookā vienkārši Aiva Juste vai Aiva Juste coachings. Manuprāt, tur abās vietās ir arī mans telefona numurs un e-pasts, tā kā var arī pa taisno uzrakstīt WhatsAppā vai kādā no tiem sociālajiem tīkliem, un tad jau skatīties tālāk. Super, paldies tev. Varbūt nobeidz ar kaut kādu novēlējumu mūsu klausītājiem un skatītājiem. Ok. Laikam tas novēlējums sasauksies ar to, kas man ir svarīgi, un tad es novēlu visiem būt drosmīgiem un atvērties tādām sarunām, kas iedod jaunas perspektīvas un kas palīdz iet uz priekšu. Vienkārši būt atvērtiem un drosmīgiem. Bet īstenībā es gribēju pajautāt arī tev, kas varbūt ir tas, ar ko tu aizies no šīs sarunas, vai kas tev visvairāk palika atmiņā? Man palika atmiņā. Noteikti ar šīm sarunām par to, ka tava dzīves misija ir veidot šo drošo telpu patiesām un atklātām sarunām. Un es īstenībā arī šobrīd dzirdēju šo patieso un atklāto sarunu.
To varētu teikt, tas bija monologs, patiesais un atklātais no tavas puses. Un, nu, cilvēki tevi noteikti ļoti labi tagad iepazina, labāk kā iepriekš. Un zinās, kāds tu esi coach, un sapratīs, ko tu viņiem vari papildus iedot, sniegt kā coach. Ļoti skaisti. Paldies tev! Paldies tev!